Palielinājās arī grāmatu pārdošanas apjomi. Intervijas laikā mēs lūdzām grāmatveikala vadītāju atrast pašvērtīgāko zviedru grāmatu. Viņi ilgi meklēja un beidzot piedāvāja mums plaši ilustrētu, skaistu pavāru grāmatu par zviedru nacionālo virtuvi. Pavāru grāmatu uzplaukums Zviedrijā turpinās jau vairākus gadus pēc kārtas. Gandrīz katrs populārs cilvēks Zviedrijā par savu pienākumu uzskata uzrakstīt savu mīļāko ēdienu pavāru grāmatu. Latviete Diāna Krūmiņš-Engstete nav lielāko zviedru slavenību skaitā, taču arī viņi ir izdevusi savu pavāru grāmatu, kas šeit ir ļoti populāra. Mana māma, tāpat kā citām latviešu sievietēm, viņai bija tāds uzskats, ka meitām jāiemāca gatavot ēdienas, kamēr dēliem tas nepavisam nav jāmāca. Satikšanās ar šo grāmatu man personīgi bija kā atkal redzēšanās ar tuvu pazīstamu un ļoti mīļu draugu, latviešu virtuvi. Sandra Vainberga, Ingus Graudiņš, Stokholmā, speciāli Latvijas televīzijai. Irānas vēlēšanas noslēgušās ar pretrunīgu līdzšinējā prezidenta Mahmuda Ahmadinedžāda